kā es mēģinu pagriezt savu mazulīti, kurš šobrīd ir tūpļa guļā. Tātad viņam galviņa ir uz augšu, bet vajadzētu, lai galviņa būtu uz leju dzemdību ceļos. Šobrīd man ir jau 36 nedēļas, un šo veicam jau vairāk kā nedēļu. Apmeklēju Rebozo lakatu masāžu Stārķa Ligzdā, kur vecmāte ieteica arī vingrinājumus mājām. Šajā vingrojumā nepieciešams kāds, kas izpalīdzēs ar šalli vai lakatu, iešūpot punci. Šeit ļoti līdzīgi noderēs šallīte un partneris, tikai kustības notiek krustu un sēžas jeb gurnu daļā. Šis vingrojums noteikti nav priekš visiem. Noteikti iesaku arī, lai kāds ir blakus un tuvumā viņu veicot. Princips ir tāds, ka uz grīdas veicam 3 ielpas un izelpas, un tad ceļamies augšā. Veicu apmēram 4 līdz 7 reizes. Šajā pozā, kur ir piepacelta apakšdaļa, pavadam apmēram 20 minūtes. Un tad no sāniņa skatoties, kurā pusē mazulītis ir iegulies, mēģinam viņu tā kā iemasēt, lai viņš noapeļās uz vajadzīgo pusi. Mums vēl ir palikusi apmēram nedēļa, lai veiktu šos vingrojumus, bet ja nesanāks, tad notiks ārēja apgrozīšana dzemdību namā.